Esiet sveicināti! Mani sauc Anna, es pārstāvu uzņēmumu OneTech, un šodienas video apskatīsim Interstata atskaites 1C tirdzniecības vadības 10 versijas sistēmā. Pieslēgsimies sistēmai. Interstata atskaite ir obligāts statistikas datu pārskats par tirdzniecību starp Eiropas Savienības dalībvalstīm. Pārskats ietver preču pārvietošanas datus, preču kodus, svaru, vērtību, nosūtītāju un saņemšanas valsti. Kāpēc nepieciešama šāda pārskata un uzskaita? Pirmais – likumdošanas ievērošana. Uzņēmumiem ir pienākums iesniegt pārskats par tirdzniecību Eiropas Savienības iekšēnē. Otrais – datu vākšanas automatizācija. 1C tirdzniecības vadības programma automātiski izveido pārskatu, pamatojoties uz uzskaitas dokumentiem. Trešais – kļūdu samazināšana. Sistēma automātiski pievelk datus, izslēdzot manuālo ievadi. Ceturtais – elastīgi iestatījumi. Varat izvēlēties nepieciešamos parametrus, klasifikātorus, periodus un darījuma veidus. Šodienas video izskatīsim A1 un A2 atskaites formas, kurā A1 ir ieveduma atskaite un A2 ir izveduma atskaite. Lai nonāktu līdz atskaitēm, izvēlamies cilni atskaites, izdevumi, Interstata. Mums parādās atskaišu saraksts, no kuram varam izvēlēties to, kur vēlamies izveidot. Sāksim ar A1 atskaiti, tātad ievedums. Pie ailes datums varam norādīt datumu, uz kuru nepieciešama atskaite. Savukārt pie ailes periods norādām, par kādu laika periodu vēlamies veidot atskaiti. Mūsu gadījumā kā sākuma datumu norādīšu 01.12. 2024. Un beigu datumu 28.02. 2025. Pie ailes atbildīgais varat norādīt atbildīgo personu, kuru vēlaties norādīt kā veidlapas aizpildītāju. Tālāk mums ir tabulas daļa, kurā varam aizpildīt datus tādā gadījumā, ja vēlamies atskaiti par kādu konkrētu vienumu, piemēram, konkrētu nomenklatūru vai ražotāju. Šajā tabulas daļā varam arī pievienot papildus atlasi. Uzspiežot peles labo pogu zem tabulas un izvēlētos pogu pievienot. Atvērsies saraksts ar vienumiem, kurus varam pievienot atlasē. Kad esam visus datus savadījuši, spiežam pogu noformēt un mums izveidosies atskaite. Atskaitē sadaļā respondenti tiek aizpildīta visa informācija par jūsu organizāciju, kuru jūs esat norādījuši. To varat papildināt, izvēloties cilni klasifikātori, uzņēmums, organizācija. Divreiz uzspiežot uz organizāciju, atvērsies kartiņa, kurā varat aizpildīt visu nepieciešamo informāciju. Atskaites formās ir jāņem vērā noteiktas lietas gan no nomenklatūras, gan no kontrahentu klasifikātoriem. Sāksim ar nomenklatūru. Atvērsim mūsu piemēru apģērbs 3. Lai būtu korekti aizpildīta Interstata atskaite, nomenklatūras kartītē jābūt norādītam tarik numuram, izcelsmes ražotāja valstī un neto svaram. Tarik numuru un izcelsmes ražotāja valsti aizpildām lūgt šeit, bet neto svaru lūgt šeit. Pāriesim pie kontrahenta. Atvērsim testu obu kontrahenta kartiņu. Lai korekti aizpildītos kontrahenta informācija Interstata atskaitē, tad kontrahenta kartītē jābūt precīzi aizpildītai informācijai par piegādātāja valsti un PVN maksātāja numuru. Tātad jābūt atzīmētam, ka kontrahents ir nerezidents, piegādātājs un juridiska persona. Pie ailes reģions uzspiežam uz 3 punktiņiem, mums atvērsies saraksts ar pieejamajiem reģioniem. Lai tiktu precīzi nolasīts valsts kods, jābūt korekti aizpildītai reģiona informācijai, kā piemēram atvērsim Lietuvu. To varam izdarīt, novietojot kursoru uz reģionu un uzspiežot uz šo te pogu izmainīt. Šajā klasifikātorā varam norādīt īso un pilno nosaukumu, valsts valūtu, standarta PVN likmi, kodu un kodu alfa 2. Kā arī obligāti, ja šī valsts ietilpst Eiropas Savienībā, jābūt atzīmētam ķeksim pie ietilpst Eiropas Savienībā. Kad viss savadīts, spiežam OK pogu, ar dubulto klikšķi izvēlamies mums nepieciešamo reģionu un pārbaudām, vai mums ir aizpildīts PVN maksātāja numurs. Saglabājam izmaiņas kartītē.
Visa šī informācija ir svarīga gan ievadumu, gan izdevumu Interstat atskaitēm. Gadījumos, kad atskaitē izvedās informācija par vairāk kā vienu preci, bet jums nepieciešams izskatīt detalizētāku informāciju tieši par vienu preci no visas atskaites, varat divreiz uzspiest uz jums nepieciešamās preces. Atvērsies padziļināta atskaite tieši par jūsu izvēlēto preci. Šajā gadījumā izvēlēsimies pirmo preci, kas mums ir. Divreiz uzspiežam ar peles kreiso pogu un atveras padziļināta atskaite. No šī te padziļinātā atskaites veida jūs varat uzreiz nonākt uz nomenklatūras vai kontrahenta kartīti, kā arī uz dokumentu, divreiz uzspiežot uz izvēlētā lauka ar peles kreiso pogu. Izveidoto atskaiti ir iespējams saglabāt vairākos formātos. Lai saglabātu XML formātā, spiežam pogu Saglabāt XML, kas atrodas lūk šeit. Ja vēlaties saglabāt citā formātā, piemēram Excel, tad ejam uz Files, Saglabāt kā, izvēlamies, kuru vēlamies saglabāt failu, un lūk šajā ailē varat izvēlēties, kādā formātā vēlaties saglabāt. Izveduma atskaitē viss darbojas tieši tāpat kā ievedumi. Tieši tāpat jābūt aizpildītai visai nepieciešamai informācijai, lai atskaite tiktu izveidota korekta. Izveidosim 2A atskaiti par izvedumu. Izvēlamies atskaites, izdevumi, Interstat, 2A izvedums. Aizpildām nepieciešamos datus un noformējam atskaiti. Veidojot jebkuru no Interstat atskaitēm, ja precei nav aizpildīts svars, sistēma jums par to paziņos dienesta ziņojumos, lūk šeit. Programmā ir pieejams arī B1 un B2 Interstat atskaites, kas paredzētas uzņēmumiem ar lielāku skaitu ievedumu un izvedumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par tām, lūdzu sazināties ar mums. Ar šo noslēgsim šodienas video par Interstat atskaitēm. Ceru, ka šis video jums bija noderīgs. Ja jums rodas kādi jautājumi, sazinieties ar mums, izmantojot ekrānā redzamo kontaktinformāciju. Neaizmirstiet mums piesakot, lai nepalaistu garām nākamos video. Paldies par uzmanību un jauku jums atlikušo dienu!